Nu šī jau ir mūsu otrā tikšanās. Un man ir liels prieks, ka Aigaram Atvaram ir izdevies norganizēt jau otru šādu tikšanos. Nu, un šeit varbūt, ja iesākumā te varbūt nebija viss tie organizatoriskie jautājumi tā skaidri izrunāt. Mēs esam šovakar paredzēts, ka būs 3 runātāji. Mēs laikam arī to ņemšu vērā un Kristīti centīšos ievērot laiku, ja? Ir ļoti jauks pulkstenis arī priekšā un runāšu ne vairāk kā pusstundu. Nu tātad, par cik šī ir jau otrā tikšanās, pirmā bija 2004. gadā, te man ir pat saglabājies attiecīgais plakāts fizikas matemātikas fakultātē. Tur piedalījās arī kardināls Uljāts, bija arī, kā saka, luterāņu, kā saka, mācītājs Reimans, es vēl daudz citu runātāju. Nu, un man varbūt ir jāpasaka, ka tā tēma ir pasaules rašanās. Savā ziņā man jāpasaka, ir daži vārdi no sevis. Kā tad nu es esmu nonācis tādā savā ziņā divdabīgā stāvoklī. No vienas puses es esmu zinātnes pārstāvs, es esmu tātad kodolfizikā, kodolfizikas teorētiķis. Ar Dievu žēlastību esmu ticis pat līdz habilitētajam doktoram, un no otras puses es stāvu jūsu priekšā arī kā Lutera akadēmijas pasniedzējs. Ja šeit man ir studenti un tā, un lasu tieši tādu kursu zinātne un reliģija. Nu, vienā īsos teikumos tā lieta ir saistīta ar to, ka man kā kodola fiziķim bija sena pazīšanās jau 70. gados ar vienu pazīstamu Latvijas mācītāju Modri Klātu, kuram ieteicu viņa krustāvs, ka priekš izstudēt fiziku, dabaszinātnes un tad pievērsties teoloģijai. Un tas arī notika. Nu, nestāstīšu, kā saka, sīkāk visu to, bet galu galā Latvijā atkal mainījās laiki. 89. gada aprīlī viņš man piezvanīja no Kuldīgas un teica, Juri, vai tu negribi lasīt garīgā seminārā par reliģijas un zinātnes attiecībām? Un es momentā tam arī piekrītu. Nu, tai 89. gada vasarā man bija pilnīgi kā tukšā vietā jārada tātad mācību kurs. Nu, pēc tam gadu vēlāk, 2 gadus vēlāk, tas pārgāja uz atjaunoto teoloģijas fakultāti. Nu, un tur tā lietas tomēr, kā saka, izbeidzās 2002. gadā, un tā es nonācu šeit Lutera akadēmijā. Nu, tā ir apmēram tā īsā vēsture, nu, un tagad tiešām lietas būtība. Lietas būtība ir tāda, ka no vienas puses Dievs mums ir devis īpašas dāvanas. Viena dāvana ir tiešām tas, ko uzsver zinātnes ļaudis, un tā tas ir racionālais prāts, saprāts, ja? Prāts, un no otras puses pastāv arī tāda lieta, ko mēs kā ticīgi ļaudis, ticība, prāts un ticība. Nu, un visas šīs lietas ir tiešām balansējušas, var teikt, kā ja Konus mēģina nostādīt uz viņas mailes. Nu, jau no kristietības sākumiem, kad izveidojās attiecīgā kristīgā filozofija un tā, lūk, jautājums ir, kas ņems pārsvaru, kā abas šīs lietas sabalansēt, uz kuru pusi tas Konus skritīs, jā. Nu, var teikt, jau viduslaikos katoliskā filozofija izstrādāja tādu principu, es ticu, lai saprastu, es saprotu, lai ticētu. Nu, tas nozīmē apmēram to, ka tajās lietās, ko mēs varam atrisināt ar prāta palīdzību, tur prāts ir autonoms, tur viņš var kāds paļauties, mēs varam uz prāta spriedumiem, bet ir lietas, kuras mums ar prātu nav izzināmas, un kurām, es gribu uzsvērt to vārdu, mēs principā netiekam klāt. Un tur mums ir jāpaļaujās uz ticību. Nevar teikt, ka ticība, uz ko tā pamatojas? Tā pamatojas Dieva atklāsmē. Lūk, atklāsmes patiesības.
Tās ir tās augstākās, ko cilvēkam, kas cilvēkam ir dots, ja viņš tiešām vēlēs tās saņemt. Ja viņš lūdz Dievu, komunicē ar Dievu, no kristīgā priekšstata, viņš ir grēcīgs. Viņš nemaz, kā saka, bez Dieva palīdzības nevar iztikt, nevar cerēt, kad viņa dvēsele tiks pestīta. Tad jau mēs varam nonākt pie ateists, kā saka, un naturālisti nometni, un ar mūsu nāvi tad viss izbeidzās. Cauri, kas tais nebūtība, kādēļ mēs dzīvojam un eksistējam. Nu, un šī te kontekstā tiešām ir ļoti interesants paskatīties uz to, ko Bībele, Dieva vārds saka savās pirmajās rindās. Tātad pirmā Mūzes grāmata, ja mēs paņemam, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidināts pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Un Dievs redzēja, ka gaisma ir laba, un Dievs atšķīra gaismu no tumsas. Lūk, tātad, lai top gaisma. Un tagad mazs varbūt tāds vēsturisks ekskurs. Nu, jūs varbūt, kā saka, visi, kas esat skolā gājuši un tā, un vēl viena liela daļa ir gājusi padomi laiku skolā. Ko te tur uzsvēra un teica? Lūk, jā, cilvēka prāts, tas ir tas visvarenais un tā. Viņš var izzināt un aptvert pilnīgi visu, nav tādas lietas, kas viņam nepakļautos. Nu, un tāds raksturīgs piemērs ir, kad lielais franču zinātnieks Laplace izstrādāja tātad mehānikas modeli, dodiet man visu daļiņu koordinātus, visumā visu daļiņu ātrums, es visu izskaitošu un pateikšu, kas ar visumu notiks uz priekšu un tā. Nu, kā imperators Napoleons viņam jautāja, nu, bet vai tad tajā jūsu pasaules schēmā ir vieta arī Dievam? Tad Laplace tā diezgan vīzdegunīgi atbildēja, hipotēze par Dievu man nav vajadzīga. Un lūk, tātad tiešām var teikt, ka aizgāja attiecīgā Eiropa, var teikt, visu sabiedrību, attīstība aizgāja pa to racionālismu prāta ceļu pēc lielās franču revolūcijas. Nu, kā tad stādīja priekšā attiecīgo visumu pasauli, var teikt, jau no Kopernika, Giordano Bruno laikiem, viņu stādīja priekšā, un tas ir ļoti būtiski un tā, un pat interesanti un pamācoši, kā tādu bezgalīgu telpu, bez gala, bez malas, bez sākuma un bez beigām, kur ir bezgalīgi daudz zvaigžņu pasauļu. Bezgalīgi daudz zvaigžņu pasauļu, bez gala, bez malas, bez sākuma, bez viskā. Tā stādīja priekšā, un var teikt, ka lielākā ticība cilvēku prātām varbūt bija tieši 19. gadsimtā. Jā, tagad tehnika viss attīstās, bija optimistiskie Žila Verne romāni, radās arī ļoti varams sociālas mācības, jā, no visiem vēl pazīstamais Marks Engels, jā. Mēs visu uztaisīsim pēc zinātnes un tā. Pienāca 20. gadsimts, sabiedriskā ziņā tas viss beigās ar 2 lielajiem pasaules kariem un 90. gadu visiem labiem notikumiem. Bet kas ārkārtīgi būtisks notika dabas zinātnē? Kas tad notika tāds ļoti dziļš un fundamentāls? Ļoti dziļš un fundamentāls notika tad, kad Eiropā plosījās Pirmais pasaules karš, un tomēr tai pašā laikā daži zinātnieki, cilvēki, Alberts Einsteins izstrādāja nevien speciālo, bet vispārīgo relativitātes teoriju. 1915. gada beigas, 16. gads. Un lūk, vēl dažs gadus vēlāk, kad astronomi ar teleskopiem, var teikt, sadalīja miglājus, kas vajag apģērbs, ka miglāji tās ir lielas galaktiku sistēmas, lielas zvaigžņu pasaules, un sāka vērīt attiecīgo šo te zvaigžņu spektrus, un atklāja, nu es nestāstīšu šo fizikālo lietas būtību, ka visums lūk izplešās, jā, visums izplešās 20. 30. gados,
lielā sprādziena modelis, un tas nozīmē to, ka visu man ir bijis sākums. Ir bijis tāds moments, ka visa matērija vismaz aptvaramā un tā ir sakoncentrēta bijusi vienā vietā, teiksim, tādā singulārajā punktā. Mūsu dienās jau tur ir milzīgi daudz pierādījumu un tā. Izplešanās, attiecīgais reliktais starojums, reliktā starojuma nekomagenitāts un tā, nu jau runā 13,7 miljardi gadu atpakaļ, tad plus mīnus 0,2. Lūk, fundamentālais pavērsiens no bezgalīgā visuma bez gala un malas, kā domāja Giordano Bruno vēl visā 19. gadsimtā. Uzreiz izrādījās, ka visam ir bijis sākums, singulārais punkts. Un tagad ir viss tas interesantākais moments. Faktiski viskonsekventāk šo te lielo un nelabvēlīgo savā ziņā pārmaiņu priekš zinātnes saprata 40. gadu beigu un 50. gadu sākuma marksistiskie ideologi. Tie saprata, kas tā ir, par cik tā ir bīstama lieta. Un savā ziņā, arī Latvijas astronomiem bija jāmaksā toreiz attiecīgās nodevas valdošajai iekārtai un ideoloģijai. Kā saka, ļoti cienījams astronoms Jānis Sīkaunieks uzbūvēja visu valdoni, radioastronomiju attīstīja un tā. Bet, ja palasa, kā saka, viņa to 50. gadu grāmatiņu un tā bezgalīgā visuma tālēs, nekāds tur lielais sprādziens, te ir buržuādiskie izdomājumi un kaut kāds lemetrs tur rietumos murgo par atomu tēvu, kas ir dzemdinājis, kā saka, visu pasauli un tā. Protams, laiki tad mainījās un tā, un pašlaik mēs atrodamies pavisam citā situācijā. Pašlaik cilvēce, rietumu pasauli vairs netic nekādām vispārīgām idejām, to, ka vispār ir vērtības, ir iestājies tā saucamais postmodernismu periods. Nav nekā svēta, nav nekā absolūta, viss ir relatīvs, un tā nav absolūto patiesību, nav augstāko vērtību. Cilvēks ir nonākusi pie ļoti, ļoti savā ziņā bīstama punkta, manuprāt. Jo šī tā ideoloģija, kas pašlaik valda attiecīgi pasaulē, īpaši rietumu pasaulē un tā jau ved uz iznīcību. Es pateiktu vēl spēcīgāks savu subjektīvo viedokli un tā, ka postmodernisms tas ir sātāna, jeb valna ierocis cīņā pret kristīgo ticību. Un tomēr tā problēma tomēr pastāv. Jā, no vienas puses tātad Svētajos rakstos ir runāts tātad par 6 radīšanas dienām, kas ir jau varam uzņemt ticībā. No otras puses tomēr tiek runāts par gadu miljardiem. Ļoti interesanta lieta. Un es tomēr ceru, ka ja Latvijā arī būs izdevība un tā, tad varēs arī šo te problēmu, kaut kā vismaz mēģināt diskutēt un tā. Nevis kaunīgi apiet un izvairīties no viņas, kā saka, apspriešanas. Varbūt es arī viņu maldos. Es jums nodemonstrēšu ārkārtīgi interesantu lietu. Tātad iznāca 2001. gadā lieliska skaista grāmata, vai Bībelē var uzticēties. Tulkojums no ļoti izcilu somu teologa Ūras Sarnivāra, kurš vairāk kā 90 gadu piedzīvoja, tātad tagad, viņš ir miris. Ļoti interesanti grāmata par veco un jaunu ladevību, kur ir apskatīti arī dabas zinātniskie jautājumi. Bet tai pašā laikā, kad es sāku tātad 90. gados tur garīgā seminārā Deglavielā, man mācītājs Juris Rubens uzdāvināja šīs grāmatas anglisko, kā saka, versiju un tā Hansa Bailu brīkrāstē. Tagad ir pats, es kāds ar savā laikā to kursu veidoju tiešām pamatojoties uz anglisko versiju. Un šeit ir ļoti interesanti. Angels, the Earth and Universe. Tātad 103. lapus. Paņemam latvisko oriģinālu
Un, ja mēs tur skatāmies, latviskajā oriģinālā ir attiecīgais sākās dabas pamatlikumi, un šis paragrāfs par zemes un visuma vecumu ir pilnīgi izlaists. Nu, un man tagad ir tas ļoti interesantais jautājums. Tas attiecās uz cienījamo Augsburgas apliecības, kā saka, no institūta un to, kas to ir izdevusi. Vai tā ir nejauša, kā saka, misēklis un kļūda, vai tas tomēr ir izlaists ar nodomu? Uz šo jautājumu es atbildi, kā saka, nezinu. Bet, tas jautājums tiešām arī paliek, kā saka, gan jau to varbūt pats noskaidros un tā. Un tagad es tomēr gribētu pievērsties lūk tam jautājumam, kas tad īsti ir pateikts no vienas puses svētajos rakstos, un kā to var saprast tāds cilvēks, kurš tomēr, nevar, kā saka, momentā pieņemt ticības patiesības absolūti, kā saka, un negrozām. Jo lielais vairums cilvēku, es atļaušos teikt, tomēr visvairāk atbilst tai neticīgajam tomam. Atrodas neticīgā toma pozīcijās. Nu, ko tas nozīmē? Tas man liekas vislabāk ir Jāņa evaņģēlija 20. nodaļā. Kad Jēzus parādījās atkal mācekļiem pēc augšām celšanās, tad starp viņiem bija arī Toms, un Toms tātad, kurš neticēja tam, kad Jēzus ir augšām cēlies, un ļoti interesanti ir vārdi. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms pie viņiem, un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājies viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans Dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Nu, es no tā varētu teikt tā, ka augstāk it kā tomēr tiek vērtāts tie, kas, kā saka, pieņem uzreiz manā ticības patiesības absolūti un negrozām. Bet tomēr nevajadzētu atgrūst, kā saka, arī tos cilvēkus un tā, kādi ir vairāk, ja viņiem tiešām noliek tos pierādījumus no tieši priekšā un liec rokas sānos un bāz pirkstus, ka arī vērtās, kad arī tad viņi tic un tā. Un savā laikā tiešām es biju tad ļoti interesantajā situācijā 90. gadu sākumā. Jā, kādā veidā tad, tagad pieiet šim te radīšanas stāstam. Jo es taču arī lieliski zināju, kā saka, visa astronomija bija, kā saka, pētīts, kosmoloģija pētīts, un vēl tagad lās vēl vispārīgo relativitāti un kosmoloģiju, fizikas, matemātikas fakultāte un tā. Kā tomēr, kā saka, tur var kaut ko atrast. Es jums tagad pateikšu, ka to, ko es tālāk stāstīšu, par to mani var kritizēt un apšaubīt no abām divām pusēm. Man var, kā saka, uzbrukt, kritizēt, un tas arī tiek bez šaubām arī darīts. No vienas puses, tiešām no tā būtiskā virziena, tātad no konservatīvo teologu puses un tā. Lūdzu, te 2005. gada janvārs Latvijas luterānis starp zinātni un poēziju. No to ir uzrakstījis Tiģis Smēķis, un tas ir gan vienā citā sakarā, kur es esmu rakstījis par kvantu mehāniku. Bet, varbūt tieši tai sakarā, ko es jums tagad tā ātri mēģināšu pastāstīt, par tur ir uzrakstījis tātad 2008. gadā, arī tas pats, kā saka, ir uzrakstījis Smēķis, arī un pieminēts arī, tur es arī esmu pieminēts, kā saka, šeit. Ieskats pieredzēja rāda Dešardēna idejās, tur es esmu gandrīz nodēvēts par vistiešāko Dešardēna, kā saka, piekritēju un tā, ka tolēdz Juris Stambergs ir minēts un tā un tā. Par cik es esmu nopublicējis attiecīgo to rakstu, to modeli, kādā es, kā saka, skaidroju tās lietas studentiem un tā. Es viņas nopublicējis attiecīgajās prediķu grāmatā, tātad iznāca 2004. gada, tātad beigās iznāca iesākumā Dievs,
mūsdienu Latvijas luterāņu mācītājs predika par veco derību, Jura Rubeņš sastādīts, un tur ir attiecīgā šī te koncepcija arī izstāstīta. Kas ir tiešām vairāk orientēts uz neticīgajiem tomiem. Jūs varat šeit palaist arī te apkārt. Te jau tā koncepcija, kā saka, ir, un es tā ļoti īsti viņu nokomentēšu. Palaidiet, lūdzu, šos eksemplārus apkārt visiem pārējiem klausītājiem. Tāda ir tā koncepcijas būtība un tā. Bez šaubām, tur es pieturos, zināmā mērā pie tādas liberāli, kā saka, simboliskās interpretācijas, par to varētu runāt gari, kā saka, un plaši, bet es uzskatu, ka tiešām šajos te Bībeles pirmajos pantos ir pateikta patiešo, var teikt, cilvēcei atklāsmes ceļā, ir pateikta tā patiesība, pie kuras tiešām zinātne nonāca tikai 20. gadsimta kaut kur vidū un pat otrajā pusē. Tātad sākums, man tiešām pašlaik vai tiešām nav laika visu to sīkumā, kā saka, izstāstīt un tā, bet pamats ir tiešām ļoti interesants. Pamats ir tas, ka pēc kristīgo teologu uzskata ir tāds jēdziens radīšana ex nihilo, no nekā. Var jums pateikt tā, ka ir pat pavisam nopietni kosmologu raksti. Līdz devām un tā ir bijuši 80 gados, kur apskata arī visuma radīšanu ex nihilo. Tāds jēdziens tiemāk tiešām pastāv. Un tur ir tā robeža, kur zinātne nonāk līdz tādām lietām, kur viņi paši, kā saka, nesaprot un neapjēdz, kas tā tur īsti notiek. Nav viens mans ilustrācija, ko nozīmē radīšana no nekā. Tas nozīmē, ka nav bijis kāds stāvoklis, kā senajiem grieķiem, ka tur sākumā pastāvēja kaut kāda nestrukturēta matērija, haosa formā, un tā nāca dievi vai dievības, kas to tad sakārtoja, vārds sakot, pārvērta tā saka, haosu pa kosmosu. Šeit, paldies. Tātad, ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē sekojošo no modernās fizikas priekšstata. Pieņemsim, ka jums ir kaut kāds telpas laika apgabals. Jūs izvācat laukā visas daļiņas, izvācat laukā visus elektronus un ko. Izvācat laukā visus arī saistītos, teiksim, viļņus, ja? Tie viļņi, teiksim, elektromagnētisko lauku viļņa formā. Un kas tā jums tai tilpumā paliek pāri, ko? Nulle nekas, jums paliek tā saucamā vakuma enerģija. Vakuma vai kvantu lauku nulles fluktuāciju enerģija, kas ir atšķirīga no nulles lūk, ja? Bez it kā nav it nekāda materiālā substrāta un viņas nesēja, bet enerģija ir. Un ka tās nav nekādas teorētiķu blēmes. Tās ir pierādīts precīzi atomfizika parāda. Lūk, ir tāda Lembenovīda. Atomfizika, atomspektroskopijā, ko var izskaidrot tikai pamatojoties uz elektromagnētiskā lauka vakuma fluktuācijām. Šeit tiešām ir ļoti interesants moments, kas tad ir teikts Bībelē. Bībelē tā tad ir teikts, kad iesākumā tā tad zem bija iztaisīta un tukša, ja? Un tumsa bija. Ir aprakstīts it kā kaut kāds laika moments vēl līdz lielajam sprādzienam. Ja kosmoloģija jau var sākties tikai sākoties kaut kura tā saucamo Planka laiku un Planka garumu. Tas atrodas zem šī, tur ir kvantu kosmoloģijas apgabals, tur vispār fizika pašlaik netiek klāt. Nezinu, kāds ar tiem mazākiem laika un telpas intervaliem, ko iesāk. Tālāk ir tiešām tas kvantu kosmoloģijas apgabals. Pēc tam ir tā saucamās pirmās 3 slavenās minūtes, ja? Es jau tulkoju vispārīgi, ļoti vispārīgā veidā. Ja grib sīkumos zināt, ka jums jāizlasa tiešām tajā Sprediķa grāmatā, kas raksta un tā. Kad iesākumā visas elementāri daļiņas, kādas vien ir iedomājums un tā, visas atradās sakoncentrētas kopā, ja? Pēc tam, kad notika pats tas lielās sprādziena uzliesmojums, tā pirmajās 3 minūtēs izmira visas tās daļiņas, kuras ar antidaļiņas un tā, kuras ar lielām pūlēm tagad cenšās attiecīgie fiziķi un tā pātrinātājiem atklāt, kā saka, uz zemes kas un tā. Tad sāka notikt tā matērijas
pirmā struktūrēšanās, kurš var saprast, ka ar jūra un sausa zeme, tas faktiski nozīmē ko? Jūra. Un sausa zeme tā būtu matērija cietu termeņu formā, jūra varētu būt attiecīgie gāzes putekļu mākoņi, augšēji apakšēji ūdeņi iepriekš, tātad augšēji ūdeņi varētu attiekties uz to matēriju, vai antivielu, kas izmien, kā saka, pirmajās momentos pēc lielās sprādziena. Nu, man tiešām laikam izstāstīja par to inflācijas, kā saka, ideju, kā saka, un tā. Tagad es nokoncentrēšu, kur mana koncepcija diezgan radikāli arī atšķirās no tradicionālā uzskata un tā, no tradicionālā kreacionisma un tā. Nu, tā ir slavenā trešās dienas problēma. Nu, savā laikā, komunistu laikos, tas jau ateistiem bija ļoti garšīgs humors. Jums tur, kā saka, veidojās tur dzene izdod zaļu zāģu stārus un sēstu naudu kokus, un tas notika. Un spīdētis radīja tikai 4. dienā. Tātad tas nu var būt un tā un tā. Tas jau no ateistiem bija ļoti garšīgs humors un tā. Bet ir iespējama arī cita interpretācija. Kas tad ir zaļa zāle? Ko nozīmē zaļš? Zaļā ir dzīvības krāsa. Zaļā ir chlorofilu simbols. Un varētu teikt tā, ka 3. dienā tiek runāts par dzīvības radīšanu kosmiskajā nozīmē. Nu, varbūt esat dzirdējuši tādu panspermijas teoriju un tā, ka dzīvība tā nav vienīgi Zemes kā planētas privilēģija. Savā laikā bija liels troksnis 90. gadu vidū par attiecīgo Marsa meteorītu. Pašlaik vēl, nu pat aizvakar internetā bija ziņa, ka no Zemes ir Saules sistēmā izplatījusies dzīvība un tā. Bet tā vai citādi, nu šī koncepcija balstās tiešām uz to uzskatu, ka dzīvība ir kosmisks fenomens, pastāv varbūt kaut kādā panspermijas un tādā formā, un Zeme kā planēta un Saules sistēma vispārējais ir tiešām fizikāli radīta 4. dienā. No 5. sastāviem tur jau lielā mērā tas sakrīt arī ar tradicionālajiem dabas zinātņu uzskatiem. Kā jau es teicu, šī te koncepcija, kurai es tagad pieskāros tikai ārkārtīgi, kā saka, fragmentāri, un tā neizstāstīja viņu visos sīkumos un tā, kas varbūt arī nebūtu, kā saka, tik būtiski un tā, viņa dod kaut kāda veida atbildi tiem cilvēkiem, kuriem ir tiešām ļoti vajadzīgi kaut kādi arī prāta, racionāli argumenti un apsvērumi. Lūk, uz šo te jautājumu, vai Bībelē tas, kas ir teikt svētajos rakstos, vai tās ir blēņas, pasakas, izraeliešu mitoloģija vai kas, kā to nekautrējas aprakstīt Aizeks Zīmols, vai tas tiešām ir Dieva vārds, tas nāk no augšienes. Nu, teiksim, daži vārdi tagad tiešām, kāda tas Dieva vārds nonācis līdz cilvēkiem un tā. Man personīgi uzskati ir apmēram sekojoši, ka Dievs ir uzrunājis cilvēkus jau no tālas senatnes. Jau, kā saka, kopš radīšanas momenta ir uzrunājis attiecīgo cilvēci. Bet cilvēce viņu arī ir dažādi uztvērusi un saklausījusi. Nu, te ir zināmā mērā līdzība, jūs atceraties komunistu laikos bija Amerikas balss, ja? Šī ir Amerikas balss no Vašingtonas, Rainers Pjava, ja? Un tā kā iegaudojas, aizgāja Staļina ēdels, kā saka, tas ir 26 gadiem. Un atkal, kad tas raidījums beidzās un tā, tad atkal noņēma, kā saka, un skaitīs šolikus, semolikus, Tventu Penkju Vālandā. Tā bija tās igauņu raidījums atskanēja Jāne Gumisenī. Nu, lūk, un te ir apmēram tas pats, kad to Dieva balsi, to tautas ir sadzirdējuši tikai pakāpeniski. Pakāpeniski apmēram tā kā vajadzīgo radiostacijas caur radio traucējumiem un tā. Un ar to arī var izskaidrot to lietu, kas sacēla milzīgu traci 19. gadsimtā, kad atklāja mīnību, kā saka, un tā, un atklāja tās šķīrakstu plāksnes. Tur ir attiecīgais Gilgamešs epos, grēku plūdu stāsts, līdzīgs sižets. Vēlāk atklāja, protams, arī to, kas stāsts arī par Ēdenes dārzu, atbilst Šumeru Bābiloniešu stāstam, pa pasaules radīšanu arī ļoti līdzīgi
motīvi un tā. Jā, kāpēc tad pastāv tie līdzīgie motīvi un tā, jo Dievs vienu un to pašu ir mēģinājis cilvēcei, kā saka, pastāstīt un tā. Bet viņš katrā laikmetā runāja ar cilvēci, tajam laikam atbilstošā, cilvēkiem saprotamā valodā. Nu, jūs varat iedomāties, kas šeit būtu bijis, ja šeit pirmā nodaļa sāktos tā kā kaut kāda Penrose vai cita kosmoloģijas grāmata. Iesākumā bija Planka garums, iesākumā bija Planka masa, ar tādām Planka konstanta gaismas ātrums ir tāds un tāds. No tiem var uzkombinēt tāds un tāds, kā saka, vienības. Tālāk iet kaut kādu kvantu gravitāciju tētētē. Tas nav bez šaubām, kā saka, reliģijas, kā kristīgās ticības, kā uzdevums ticības jautājums. Bet to, kad vispārīgā veidā, saprotamā veidā Dievs ir to pavēstījis, nu tas ir neapšaubām. Un tā sakritība iet vēl daudz tālāk. Labi, es jums pastāstīju tātad, kad jau 20. 30. gados, pēc visuma tātad izplešanās, atklāšanas un tā, nonāks līdz lielāks prātien idejai. Bet kas ir teiks tālāk? Kad cilvēce tātad ir faktiski radīta no viena vienīga seču pāra, no Ādama un Ievas. Un pie šīs idejas nonāca modernā bioloģija un tā, droši vien to pastāstīs Kalvinkums sīkāk un tā, kaut kur 80. gados. Lūk, kad nonāca pētot molekulārās ģenētikas līmenī, pētot tātad attiecīgos mitohondrijas, mitohondriālo deduksiju ribonukleīnu skābu atklājā, ka cilvēce ir bijusi viena ciltsmāte, tā saucamā mitohondriālā ieva, un sameklēja arī molekulāro Ādamu. Nu, apmēram tai rajonā, kur tagad ir Centrālā Āfrikas Republika un tā. Nu, kāds 2 vai 3, kā saka, numurs 4 bija tā ilustrētajā zinātnē, jā, kā mūsdienu cilvēki cēlušies, lūk, no Āfrikas, lūk, šinī te lielajā joslā kaut kur šeit un tālāk ir sadalījušies par visu pasauli un tā iziešana, kā saka, no Āfrikas un tā. Tas pats par Bābeles torni. Pastāv tātad milzīgi tādi virzieni, ļoti fundamentāli salīdzināmajā valodniecībā, kad visas valodas saimnes vecāks var apvienot nostrātiskajās, vēl ir otrs 100 kaukāziešu, un ir pat tādi valodnieki, kas uzskata, ka viss cilvēks valoda ir cēlusies no vienas pirmvalodas un tā. Un ir vēl interesantākas detaļas ir, ja mēs paņemam lūk šito te otrās nodaļas sākumu, ja, ko tas radīšanas stāsts it kā sākās vēlreiz no gala, ja. Tātad otrā nodaļa, 4. 5. pāns, ja, šis ir stāsts par zemes un debesis izcelšanos, zemes virsū vēl nebija neviena lauku krūma un vēl neviena lauku zāle nezēla. Jo Dievs tas kungs vēl nebija līdzis lietum līdz pirms zemes, un vēl nebija neviena cilvēka zemi kopt. Tad migla cēlās no zemes un slacināja visu zemes virsu. Ziniet, un tas ir pat ļoti interesants moments. Kaut kur pagājušajā gadsimta 50. gados, jā, sākumā jau var uzskatīt, ka visi zemes okeāni un tā ir izveidojušies, kā saka, no augšienes, ja. Bet izrādās, ka tas ir viss noticis zemes iežu, no dehidratizācijas un degazācijas rezultātā. No apakšas ir nākuši atmosfēra, no apakšas ir nākuši ūdeņi un tā. Arī tā, kā saka, ir liela, kā saka, var teikt, patiesība, kas tikai apjausta tikai 20. gadsimtā. Lūk, uz šiem momentiem es gribu vērst uzmanību. Protams, mēs varam arī uztvert Bībeles vēstu arī pilnīgi burtiski, 6 dienu, 24 stundu no vakara līdz vakaram, un es arī negalvoju, ka nākotnē nemainīsies ļoti fundamentāli arī cilvēks uzskat, zinātnieki jau tagad uzskat, kad ir vajadzīga jauna paradigma. Jo tiešām atrodas zināmā mērā fizika, kosmoloģija tādā stagnācijas stadijā arī kopš pagājušā gadsimta otrās, kā saka, pēdējās trešais un tā. Un kā var mūsu priekšstat par visu apkārtējo pasauli vēl fundamentālāk, vēl radikālāk izmainīties nekā tas notiks šo 20. gadu atklājumu rezultātā. Un kāds zina, varbūt mēs nonāksim arī tam 6 dienu radīšanas stāstam, vēl arī daudz tuvāk arī tīri burtiskajā nozīmē.
Paldies! Esmu darījis.